Cilvēki man jautā, kā es vispār esmu nokļuvis līdz tam, ko es daru. Kā es vispār zinu to visu. Man arī, teiksim, ir teikuši, tu tā kā tāds hakeris spēj reāli uztvert tās lietas, ko tu, teiksim, es saku, ja? Un pagriezt viņu tādā veidā, izskaidrot, ka es vispār nemaz nebija iespējams ieraudzīt, ka tas patiesībā ir tās, kā tu to zini. Atbilde ir tāda, ka tas viss dabiski. Es tāds esmu radīts šeit uz zemes. Lai es to visu zinātu, lai man būtu par to interese, lai es to spētu vispār uztvert, dot. Līdz ar to es neesmu to mācījies. Tādā burtiskā nozīmē es neesmu gājis augstskolā, lai kaut ko tādu mācītos. Es neesmu bijis kaut kādā klosterī, tur meditēt 10 vai gadiem vai kaut kur, lai nonāktu līdz tam, līdz atmošanai un pēc tam apgaismībai. Tas nav noticis tādā veidā, tas ir dabiski, tu tāds esi piedzimis šeit, radīts, var teikt, jā, un tev nemaz citu variantu nebija kā tikai šādam kļūt. Ja tu esi persiks vai tu esi apelsīns, tu nevari būt par kaut ko citu, ja tu esi, teiksim, ananās, jā. Tu nevari būt ārbūs, tu nevari būt kivī, tu nevari būt ābols, tu nevari būt āvene, tu nevari būt melene. Tu esi ananās. Tu esi radīts kā ananās. Tev nav jāmācās, lai kļūtu par ananāsu. Tev nav jāmācās, lai arī ko tu darītu, lai kļūtu par kaut ko citu, tas nav iespējams. Līdz ar to, ja es tāds no dabas esmu, man nav jāmācās psiholoģija. Man nav jāmācās, kā strādā cilvēks, kas viņš tāds ir. Man tas dabiski dzīves laikā viss noformējās, visi puzlīši saliekās, tā lai tu tā kā uzbriesti, kā ananās audz, līdz tu esi jau auglis. Un viss tu vienkārši esi tāds, kas to visu zina, kas to visu redz, kas spēj par to visu pastāstīt, kas redz nevis, ka viņam ir kaut kur kaut kas tur kaut ko iestāstīs, bet viņš to vienkārši, tā tas ir, tu to redzi. Tu saproti, izproti visus augļus, visus dārziņus, visu pārzini. Jūti, redzi, ko cits stāst, jūti, kā cits jūtās, visu. Tu saproti, kas viņam jāstāst. Pat nesaproti, tas vienkārši plūst. Caur tevi tas izpaužās, jo tu esi tas dabiski, piedzimis. Tu nevari būt cits. Līdz ar to es nevaru maz citu neko darīt. Es varu darīt citu, bet šitais, ko es daru, tas ir dabiski. Man nav priekš tā jāmācās, man nav tas kaut kur jāapgūst. Jā, un 19. gadā, lūk, kad prāts tika identificēts, kad notika atmošanās. Man nav tas prāta dialogs, kā jums visiem, jā, tas blablabla runāšanas. Viņš ir pieklusināts, tas prāts. Tas jau arī notika dabiski. Es negāju uz to, es nemeditēju pirms tam jau gadus 6. Un vienmēr tika viss darīts ārpus vispār sociumā. Pieņemsim 10. gadā atceros, kad es tur braukāju ar dažādām grupiņām, mēs tur meditējām, visāds praksītes taisījām. Mani draugi visi smējās pa mani, ar ko es tur tiekos un ko es tur vispār nodarbojos. Jā, jūs tāds kosmiskais čalis bija tāds, pa mākoņiem lidinājos, tāds viegls, gaisīgs. Lūk. Jā. Pēc tam pieņemsim, tas kaut kādā 16. gadā, kad es no tā visu atgāju. Jā. Tad pieņemsim tās visas grupiņas, tie visi cilvēki arī nesaprata, kāpēc tā. Kāpēc es uz to visu sāku skatīties dīvaini, ka tas kaut kas galīgi nesaprotams, nav vajadzīgs, jā, apmēram. Tad tas arī viss dabiski notika, man dabiski iegrūda materiālajā pasaulē. Pēc tam 19. gadā hops atslēdzās prāts. Tagad 25. gadā hops, tu saproti, kas ir apgaismība. Nesaproti, tu vienkārši kļūsti par to. Un viss šitais redzi cilvēkus, saprot viņus. Tas viss dabiski, man nav par to jāmācās. Tas ir tas kā tad, kad cilvēks ļaujās, lai caur viņu izpaužās dievišķais, tad viņš norit tā kā kāds viņš ir īstenībā. Viņam nav, kāda ir lielākā sērga problēma tagad esībā cilvēkos, tas, ka viņš patiesībā ir ābols, vai viņš grib kļūt par ananāsu, jā. Viņš tad iet un mācās ananāsu kursos, tur ir ananāsu augstskolas, tur viņi tur pasniedz, kāpēc viņam ir konflikts ar to, ka viņš ir ābols? Viņam ir konflikts ar to, kas viņā notiek, viņš grib izprast to visu. Ananās ir tie, kas to izprot. Un lūk, viņš iet tad mācās par ananāsu kļūt, lai varētu šo ābolu savu izprast beigās. Un tad viņš viņš tagad ir ķipa ananās, tad viņš ies citus mācīs tagad.
mēģinās viņus labot. Kaut gan viņš ir ābols, kurš ir kļuvis par ananāsu. Saprotiet? Kā viņš? Viņš jau ir ne tas, kas viņam jābūt. Var pēc tam citiem ļaut atklāt un ieraudzīt, kas viņa patiesībā ir. Atbrīvojoties no visa tā viņu tā liekā, kas viņam traucē to ieraudzīt. Jā? Jo mēs dzīvojam pasaulē, apgriezto spoguļu pasaulē, greizo spoguļu pasaulē, ko tu skaties atspulgu un tu sev māni, tu neredzi to, ka tu esi apelsīns, tu sev māni, ka tu esi tur kivī kaut kāds, jā, vai papaja. Tad tu skaties, kāda papaja es esmu. Man aiziet un izpaudies it kā tu būtu papaja, kad realitātē tu esi kivī. Un visas ciešanas, visas problēmas dēļ tā ir, ka cilvēks neatzīst sevi, kas viņš ir patiesi. Viņš nezin, kas viņš ir. Skolā nemāca. Skolā māca striktas kulturālās kaut kādas robežas, sociumā iekļauties, jā. Tas uzliek šos rāmjus, caur kuriem cilvēks jau, viņš ir visi, ir kaut kādas konkrētas, tu teiksim, jūs taču redzat, kādas profesijas ir. Tev ir tur jurists, nezinu, kaut kāds tur, labi, tur uzņēmējs, jurists, tur programmētājs, saliek, jā, tur karjera, tur jurists, politiķis, tur. Tad visi tie, kas tur neiekļaujās, tad visi pat tā kā maziņās tie visi pasākumi, tur skolotājs, izvēlās, jā, lūk, jaunietim jāizvēlās no tā visa. Neviens nesaka, neviens nemāca, ka paga. Tas viss ir, kas to visu ir izdomājis, kam tev ir jākļūst. Cilvēki, sociums. Tātad tur ir normas, tev būs iekļaušanās, tu cietīsi, tāpēc, ka iespējams tu neesi tas. Lielā varbūtība tāda, ka tu izvēlēsies to, kas tu patiesībā nemaz neesi, jo sadzirdēt savu dzirdi, savu dievišķi, jo tu nedzirdi, tas viss ir šitā aiztaisīts, līdz ar to tu beigās cieti. Tev ir krīzes, tev ir sāpīgi, tu dari to, kas tev nepatīk. Un tad tāda nelaimīga cilvēciņa rada nelaimīgas ģimenes, nelaimīgus atkal atlases ražo un viss tas pāpli griežās. Lūk, mēs šādā pasaulē dzīvojam. Tā vietā, lai beidzot atbrīvotos no, kas liek šādā visā ciest un visu šito darīt? Iekšējās sajūtas, negatīvās visādas, kas sēž cilvēkam. Un daļ tā viņš to visu dara. Cieš vēl vairāk, iekļaujās visā, cieš vēl vairāk. Ja viņš no tā atbrīvojās, tad viņam pazūd nepieciešamība iekļauties, bet parādās tas, ka man pajāt, kas tā ir vispār, tāpēc, ka viņš nejūt vairs tās bailes iekšā. Viņš var iet pret to, kas ir smagums, kas viņu spiež. Jo viņš var spiež, kāda starpība pofika, spiežiet, jums tā gribās apmēram. Man patīk audzēt tomātus. Viņam vecāki grib, lai viņš par juristu kļūst. Man patīk rakņāties dārzā, es var gribu fermeris kļūt. Un viņš viņus teikt, es audzēšu tomātiņus. Un beigās viņš kļūst par super agronomu, izveido entās tur sugas tomātu, tur pa visu pasauli braukā, tur konsultē, lasa lekcijas par tomātiem, taisa izmeklēšanas, bet pētījums dažāds, un ir super laimīgs realizējies cilvēks. Skolā viņam neiemācīs to, ka tu audzēsi tomātus. To var tikai tad, kad tu vienkārši saproti, kā strādā sociums, ko viņš grib, un ka tas ir cietēju sociums viss. Tu saproti to, ka tevī ir kaut kas, kas tev traucēs sevi realizēt, līdz ar to tev būs apstākļi, lai tu beidzot paskaties uz sevi, pasties, tev tur sāp, tu tas nepatīk, tas, lai tu no tā tiec vaļā, un tad, kad tu no tā tiec vaļā, tev atverās tas, ka tev nevajag vairs virzīties, kā tev to ir iekārtots, tev sāc saklausīt to, kas tev patīk, ko tu gribi darīt, ļauties tam, nedomāt, tāpēc, ka tev nav bailes vairs, un tu sāc realizēt sevi īsteno. Tu neej biznesā, kur tur hypes vai vēl kaut ko, vai tur kāds tur projekts, tur šito var nopelnīt vairāk piķi. Tu ej biznesā tajā jomā, kurā tev ir patīk, tev tas ir hobijs, tu tur kaifo, tu no to atbrīvojies, un tad tu tajā jomā hops un uzbūvē milzīgu uzņēmumu, milzīgu cilvēku kopienu, kas ir ap to sasaistīti. Izdomā dažādas pakalpojumus, tur izdomā dažādas produktus tajā jomā. Bezgalīgs aršanas lauks. Un esi laimīgs realizējies, un katru dienu var vienkārši dzīvo ar kaifu. Lūk. Tad, kad cilvēki
atbrīvojās no visa tā, kas viņiem ir sakrauts, jo caur to sakrauto viņus kontrolē un virza. Un tad viņi var sākt sadzirdēt dievišķo aicinājumu sevi un atzīt to, kas viņi ir, tur ābols, apelsīns, nezinu, bumbieris, banāns. Un būt par to, pieņemt sevi, ka tu tāds esi. Un būt vislabākais apelsīns pasaulē, būt vislabākais banāns pasaulē, tāpēc, ka viņš tāds arī būs, ja viņš ļausies tam. Jo maz ir tik ļoti maz cilvēki, kas patiešām ļaujās, lai ar viņu šis dievišķais realizējās dabiski tieši tā, kā tas ir. Tik maz tādu cilvēku ir. Nu, lūk. Un ja jums apnicis, tad apnicis ciest. Paskatieties MGuru.lv, tur ir diagnostika. Atnāciet pie manis uz diagnostiku, jūs sapratīsiet, dēļ kā jūs ciešat. Atbrīvojoties no visa tā, dēļ kā jūs ciešat. Pēc tam sāksies, pirmām kārtām jūs tajās situācijās nebūs ciešana, otrām kārtām jums savādāk sāks rīcības modeļi izpausties jūsu dzīvē. Ne caur pretestību, ne caur bailēm, ne caur ciešanām, ne caur sāpēm, bet caur jūsu dabisko es. Un tad, kad tas sāks tādu cilvēku kļūs daudz, viņi būs visur, šī dzīve būs skaista. Caur visiem dievišķiem, cilvēciņiem izpaudīsies skaisti viņa. Pat cilvēciņš, kurš neko baigi negrib, viņam patīk pļaut zāli ar traktoriņu, viņš pļaus ar traktoriņu zāli un baudīs to. Viņam nebūs konflikts, ka viņš kaut kādu zemu arodu dara, tur vai maz naudas pelna, pēc pajāt. Es dzīvoju un es baudu traktoriņu, pļauju zāli. Viss. Pie kases strādās cilvēki, kuriem patīk smaidīt, kuram arī, es neesmu gudra tur vai ko, man nav lieli mērķi, bet es vismaz pildu kalpoju. Varu pasmaidīt katram cilvēkam, kādu labu vārdu pateikt. Ir tāds kasieris, ļoti maz viņas ir, bet ir atrodam šur tur. Un viņi jutīsies labi, jo viņi tur ir. Viņa miedarbojas ar cilvēkiem, viņas uzdevums vairs nav sēdēt, debilais darbs, nonotonais. Nē, viņas uzdevums ir smaidus dāvāt cilvēkiem, jo viņi labi jūtās, visi riņķi staigā tādi nekādi, viņi ir kā saules stariņš tajā vietā, un viņas aicinājums ir būt saules stariņam tajā vietā, pie reizes, kaut kas ir jādara, hopsalu naudiņu nopelna par to. Lūk, pamainās cilvēkam sajūta. Un viņš ir tur, un kā tas pēc tam tālāk izvērtīsies, viņa tur karjerā vēl kaut kā runā, iespējams, viņš pēc tam būs darba vadītājs jau tajā uzņēmumā, tāpēc, ka viņš izturo tādu saulīti. Un tas viss ir par to, par savu dabu. Dabu. Tā kā visiem iesaku atrast sevi. Atrast sevi jūs varat, kad jūs atbrīvojaties no tā, kas jums liek saskatīt sevi. No tā, kas jums liek ciest. Viss tas sēž jūsos, tas nav ārējais, tikai jums to izgaismo. Paši netiekat, nāciet pie manis, diagnostiku uztaisīsim, redzēsiet, kas tas tāds viss ir. Un tālāk jau jūs paši izvēlēties strādājat paši vai strādājat ar mani kopā. Lūk, tāds video. Lai jums viss ir labi, ar jums bija Salants un tiekamies citos video. Čau, čau, čau. Apstiet.